Visticamāk nevar noformulēt, kas tad ir tas, kas sievietē radīs, kāda tā enerģija, ko tu kā vīrietis ienes tajā mājā. Es tev varu pavisam vienkāršāk pateikt, kas patiesībā ir tas, kas sievietē dos to vēlmi uzziedēt. Ja sievietē vēlmi uzziedēt dos tas, ka vīrietis rada drošību. Vienīgais, kas ir no vīrieša vajadzīgs sievietē drošības sajūta. Tad jumts virs galvas ir, paiku nes mājās, jā, rītdien zinu, ka mani pasargās no visām likstām nelaimēm, jā. Tad vīrietis ir aiz kā man stāvēt, kā aiz sienas. Ja tāds vīrietis ir, tad sieviete uzziedēs. Ja? Nav teikts, ka uzziedēs, tāpēc, ka pretī ir sieviete, kur tieši to pašu grib izdarīt, nodrošināt ģimeni, drošību uztaisīt. Te ir tas svarīgais moments, kurā vecumā viņi saskarās ar šīm dzīves grūtībām. Jo tie pamati liekas dažādos vecumos, dažādi pamati iekšā tur līdz 3 gadu, līdz 6 gadu, līdz dzimumbrieduma vecumam. Ja? Tā kā tas viss ir jāskatās tajā griezumā, jo varbūt sieviete, ja, kur līdz 6 gadiem ir pieredzējusi to sievišķo izpausmi savā dzīvē, ja? Pēc tam dabu smagu tur sociālu vai kādu triecienu vai satricinājumu, ja, un saprot, ka viņiem jāsāk par sevi rūpēties. Nav teikts, ka viņa satiekot normālu vīrieti nespēs vairs būt sievišķīgi. Viņa spēs būt sievišķīgi, ja viņai līdz tiem 6 gadiem ir ielikts pareizs tas modelis, kā sieviete uzvedās ģimenē. Ja? Ka viņa ir saņēmusi tās mātes rūpes, adekvātas mātes rūpes, nevis tādas kā šodien. Tā paēst, bikses, nomazgāties, tur šito izdāvā, viss kārtībā, davai fiksi uz skolu, davai uz turien, davai izdzenāt ātri pa labi, pa kreisi, lai tik visi sakārtos, ķeksīts ir, viss izdarīts gatavs. Esmu parūpējusies par bērniem. Nē, tās nav sievietes rūpes par bērniem, tas ir vīrietis tā var rūpēties par bērniem. Tad, ja nav sievietes blakus, bet šodien sievietes rūpēs, diemžēl, kā vīrieši par saviem bērniem. Un teiksim tā, vīrietis, kuram nav sieviete, tā rūpētos par saviem bērniem, tā precīzāk. Jo pareizi, ko vīrietim darīt ģimenē priekš bērniem, ir pavisam citas lietas. Ja? Vīrietim nav jānodarbojas ar šīm te lietām, ko tikko nosauc. Ja? Vīrietim ir jānodarbojas ar to, ka liek iekšā sociālo pamatu izpratni par dzīvi, ja? Bērnos. Ja? Kā pareizi šī pasaulē dzīvot, kā pareizi komunicēt ar apkārtējiem meitenei, kā pareizi komunicēt ar savu iespējamo vīru potenciālu.